Sveiku! Ir pagājis vēl viena nedēļa Glāzgovā, un mums ir ko stāstīt. Šodien mēs pastāstīsim par vietām, kuras ir vērts apmeklēt šeit. Un tādu ir daudz. Kā arī par dažādiem failiem. Jā. Un kā tad bez izklaidēm? Studentu dzīvē ļoti svarīgs ir izklaides. Jā, tāpēc mēs jums pastāstīsim, kā labāk izklaidēties Glāzgovā. Pirmā vieta, kas noteikti jāapmeklē, ir Teinītes čajovni, kur mēs bijām šonadēļ, es neatceros kurā dienā, bet ar mūsu vācu draudziņu Pīteru. Ļoti garšīga burkāna kūka un jogas tēja. Pēc kuras pēc tam iekšā tā kņudina kaklā. Mūsu nākamā rubrika ir praktiskais latvietis. Nonākot šeit, mēs konstatējām, ka daudzas lietas ir studentiem nepakabatē, un mūsu budžetā lielu robu iegriez. Tādēļ, ja jums ir jāpērk pārtika, dodaties uz Lidlu, vai iepērkaties indiešu un afrikāņu veikalos, kur gan man šodien iesita. Ja, tātad otrā lieta – sadzīves preces. Noteikti dodaties uz pawnshopiem vai uz servers. Trešā lieta – apģērbs. H&M nost. Tagad mums ir jauna iepirkšanās vieta – Primark! Bet ne viss ir tik skaists, kā izskatās. Glāzgo prasa arī savus upurus. Manas pirmās nelaimes. Lētākais veids, kā iepirkties Glāzgovā, ir drēbes aizņemties. Jaunas drēbes! Glāzgovā ļoti nozīmīga lieta ir aktīvā atpūta. Tāpēc daudz cilvēku no rītiem skrien ir gandrīz neiespējami nesatikt kādu no rīta parkā. Bet vēl ļoti aktuāla un jaunākā modas tendence ir krāpšanas kokos. Hei! Tātad, mazie puisīši katru dienu nāks parku un kāp kokos. Piemēram, šis Maugļu zēns. Un arī šie mūsu jaunie draugi. Hi! Hi! What's your name? I'm Ben. I'm Bob. I'm George. Nekad netikšu no šeit ārā. Nesaprotu kārti. Katrīna jau 6 reizes ir apmaldījusies Glāzgovā. Mums patīk dzīvnieki. Jā, īpaši vāvers. Man no viņām ir bail, bet man ne. Mēs viņus ejam bagot. Vāverīte! Viņi ņems no rokas. Ak, Dievs, Signa, viņi ņēma man roku, nevis man kādu. Nokoņiem mazāku gabaliņu. Pasties, jā. Ak, Dievs, viņi nāk. Man nav vienmēr teikusi, saņemties silti, tas ir stilīgi. Neaizmirsti, jā. Bet Glāzgovā valda kailums! Augsti, bet Mēs esam pieņēmuši šajienas likums, jo Glāzgovā, lai iekļūt jebkurā klubā, tev jāatcet vismaz 60% savu ķermeņu. Glāzgo spēja ievilkt šajā virpulī. Un mēs jau jūtamies ievilkt šajā virpulī. Tas šajā reizē arī viss. Čau! Čau!